Un kāda šodienas mācība? Bieži vien klienti uzdod jautājumu, kā pareizi kopt lakoto grīdu. Mēs atjaunojam, bet ir viena problēma pēc tam, ko bieži vien klients aizmirst, vai viņam kāds aizmirst to pateikt. Pareiza kopšana, noturēt ilgtermiņā, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk, bet pieminēšu šoreiz lakotas virsmas kopšana, jo tas nav viens un tas pats. Eļļa ir eļļa un laka, jā. Katram ir atbilstošs līdzeklis konkrētai virsmai. Mēs šodien parādīsim, kā viegli mājas apstākļos, samaisot ūdeni ar šo līdzekli, varam uzklāt papildus aizsardzības kārtu, to saukt impregnēt virskārtu, lai atgrūž netīrumus, ūdeni. Principā, lai tā kalpotu ilgāk. Viss atkarīgs no slodzēm. Kur ir liela slodze, varētu ik pēc mēneša to darīt jau. Un tādā veidā mēs tiešām iegūtu ilgāku kalpošanu tai grīdai. Ir divi veidi pārklājumi – pusmatēts un spīdīgs. Šajā gadījumā man ir pusmatētā laka bijusi šeit, viņa arī ir tagad. Mēs izmantosim pusmatēto polišu pārklājumu uz ūdens bāzes. Svarīgi zināt, pirms mēs liekam šo līdzekli, ir uzmazgāšana. Uzmazgāt, attaukot virsmu pilnībā, lai nav nekādi putekļi, nekas liekas, nekādas smiltis. Tad, kad izžūst, tad jau ir nākamais etaps – polišu uzklāšana. Pirms lietošanas, kā jau vienmēr, kārtīgi sakratam. Mēs izmantojam smidzinātāju, šādā veidā uzsmidzinam un pa laukumiņiem vienkārši uzklājam. Ja mums nav tāda veida smidzinātājs, varam izmantot parasto mopu vienkārši. Uzlejam šķidrumu uz parketa un uzklājam vienmērīgi pa laukumiņiem. Galvenais ir uzklāt vienmērīgi, lai viss spīd, lai nekur nekas liekas nepaliek, skaitās labi pārklāts. Šo pārklājumu varam uztvert kā plānu lakas kārtu aizsardzību pret visu.